Labdien, kolēģi! Pirmā performance ir noslēgusies, sāksies otrā. Es piedāvāju jums uzspēlēt viktorīnu ar minējumiem, kurš to ir teicis. Pirmā frāze, ar ko es neredzu iespēju sadarboties, ir nemainīgi jau nescik gadus. Tie ir tā sauktie prokremliskie spēki. Zaļo un zemnieku savienība ir savienība, kuras priekšnieks ir izteicies par NATO kā okupācijas spēku. Miniet, kurš to ir teicis? 3 reizes, miniet. Precīzi, Krišjānis Kariņš, un aplausi. Juris ir vinnētājs. Otrs jautājums, vai ZZS jāņem koalīcijā? Nē, mēs tā nedomājam. Mēs uzskatām, ka izvirzīt Aivaru Lembergu, cilvēku, kas ir notiesāts un kuru mūsu sadarbības partneri ir ielikuši OFK sankcijās, ir pamatīgs spļāviens sejā gan NATO, gan mūsu cilvēkiem. Mēs neredzam šobrīd iespēju sadarboties ar viņiem. Ja būs jauna situācija, tāda liekam šobrīd ir, un pēkšņi viņi norobežojas, viņi taču ir norobežojušies no Aivara Lemberga, tad arī skatīsimies, bet šobrīd nekas par to neliecina. Kā jūs domājat, kas to ir teicis? Jā, Česlav kungs, jums jābūt Labi, okay. Retoriskiem jautājumiem. Jūs pats varat piekomentēt. Es iekomentēšu, es pats ar sevi sarunājos. Mūsu jaunā topošā premjera Evika Siliņa. Nākamais. Partijas valde lēmusi atteikt dalību tajās priekšvēlēšanu debatēs, uz kurām plānots aicināt smagos noziegumos apsūdzēto un pirmajā tiesu instancē notiesāto, kā arī par korupciju no ASV puses sankcionēto Aivaru Lembergu. Česlav, kurš to ir teicis? Partiju apvienība, jaunā vienotība. Ideja. Tā. Mēs nekad neesam slēpuši mūsu attieksmi pret Lembergu un citiem oligarhiem, kas vienmēr ir bijusi tikpat skarba kā šodien. Viņu radītais kaitējums demokrātijai Latvijai ir vārdos neaprakstāms. Česlav, kurš to ir ierakstījis progresīvo frakciju savā Facebookā? Es teikšu, ka ZZS arī ir mūsu sarkanās līnijas. Viņu premjera kandidāts atvainojos. Viņam ir vieta nevis premjera krēslā, bet, kā zinām, apsūdzētā krēslā. ZZS mums arī ir sarkanās līnijas. Tā nav Latvijas nākotne. Tas ir kaut kāds pagātnes reiks, kas mums joprojām velkas. Česlav, kurš to ir teicis? To ir teikusi mūsu deputāte Antoņina Ninašava. Aplausi Česlavam. Mēs noteikti nevarētu sastrādāties ar partijām, kurās joprojām ir acīm redzamās oligarhas ietekmes ar Latviju pirmajā vietā un ZZS piedāvāto premjera kandidātu personu. Česlav, kurš to ir teicis? Topošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Aplausi Kasparam. Un šis ir pats jautrākais. Žurnālists uzdot jautājumu. Noprotams, ka liels, tā teikt, zilonis istabā turpmākajās sarunās būs Aivars Lembergs un viņa potenciālā ietekme Zaļo zemnieku savienībā. Kārtis varētu atsaukties uz kopējo koalīciju. Par to lika manīt arī, kuri potenciāli sēdēs pie viena koalīcijas galda. Bet šeit ir konkrēta persona. Atbilde. Līdz šim mēs esam gūši pārliecību, ka attiecīgi Aivars Lembergs nav pie šī galda piedalījies. Viņa ietekmi šajās sarunās nejūtam. Žurnālists. Bet ir skaidrs, ka jebkurā brīdī, turpinot šīs konsultācijas nākamajā nedēļā, šis ir viens no jautājumiem. Kā jūs guvāt par to pārliecību? Primāri tajā ziņā, ka Aivars Lembergs nav pie šī galda. Nākamais jautājums. Bet Aivaram Lembergam gan jau ir telefons. Un šī atbilde ir ģeniāla. Tas, protams, ir iespējams. Bet mums ir jāvadas pēc pieņēmuma, ka personas, ar kurām mēs sarunājamies, nesēž pie galda. Ziniet, kurš to teica? To teica progresīvo frakcijas vadītājs vai Šuvājo kungs. Jā, nav vadītājs. Respektīvi, kolēģi, mūsu viedokļi var transformēties ļoti strauji. Tāpat kā topošās un vēlreizējās izglītības ministres viedoklis vienu dienu ir
par materiāliem, otru dienu šaubās, šodien lasu ziņā, ka viņa negrib, lai viņas bērniem šos materiālus māca. 3 dienu transformācija. Paldies!